Esiet visi sveicināti, mīļi, šajā Zabata dienā, un priecājos, ka jūs neesat nobijušies, neesat ieputināti un esat tikuši dievnamā. Un ceru, ka arī šodien viss būs svētīgi un Dievam par godu. Un parasti es jums stāvu priekšā kā atklājējs, un tikai šoreiz man ir tā priekštiesība arī kalpot ar Dievu vārdu. Un varbūt pārdomājot šo stāstu, ko es jums šodien, jeb notikumu, ko es jums vēlos sniegt, varbūt, ka viņš būtu piemērots, ja skatoties tādu fizisko sajūtu ziņā, viņš būtu piemērots vairāk vasarai, kad ārā ir karsts un ir ļoti silts. Bet, ja mēs skatāmies no tādu garīgu aspektu, tad tas būtu nozīmīgs jebkurā laikā. Un šajā reizē es vēlējos ieskatīties Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā, kur atrodams stāsts par Jēzu pie Jēkaba akas un šo samariešu sievu, kas nāca smelt ūdeni. Varbūt nedaudz tāda vēsturisks ieskats, kur tad atrodas mūsdienās Jēkaba aka, viņa pat ir vēl saglabājusies. Viņa atrodas pilsētā Nablus, tā ir mūsdienu Palestīnas teritorija. Un netālu arī, var teikt, turpat tās blakus šai Jēkaba akai ir Gerizima un Ēbela kalnu pakājas. Mēs zinām no 5. Mūzes grāmatas, kas norisinājās šajos kalnu virsotnēs. Tur Izraēļa tauta lasīja Mūzes bauslību ar Dieva svētībām un ar lāstiem. Uz viena kalna bija svētības, ja tauta klausīs, un uz otra bija lāsti. Un arī šajā kalnu pakājā ir šī Jēkaba aka. Un, tā ir nozīmīga vieta arī turismam, arī svētceļniekiem. Un tā var teikt vairāku reliģiju svarīgs tāds garīgais satikšanās punkts, varētu tā teikt. Un, ja tādā fiziskā ziņā, ka tā akas dziļums ir 30 metri, man liekas diezgan iespaidīgs dziļums. Nezinu, cik Latvijā ir dziļākās akas, bet 30 metri. Un šobrīd, diemžēl, virs tās akas ir uzcelta pareizticīgo baznīca. Tā kā aka ir apakšā zem tās baznīcas. Tāds ir tas vēsturiskais un arī mūsdienu skatījums uz šo vietu. Un šķiet arī interesanti, cik ilgtspējīga aka, kas varēja daudzus šos gadsimtus padzirdīt slāpstošos ceļotājus. Liekas tāds, varētu teikt, gan tādā tiešā nozīmē, gan arī tādā pārnestā nozīmē, kādas svētības ir nesusi šī aka. Un kā jums ir šodien, vai jūs esat izslāpuši? Vai kāds ir izslāpis? Man liekas, grūti būt izslāpušam tādā augstā laikā, kad ārā knieb salas un ir sniega kupenes, bet ja vasarā mēs noteikti esam izslāpuši. Un es atceros no savas bērnības, kad esmu devies tādā ar riteni izbraucienā pamakšķerēt, kā jau puikas to mēdz darīt, un par ūdeni es biju piemirsis paņemt līdzi. Un tas ceļš bija diezgan tāls, un kad es devos atpakaļ ceļā, slāpes bija milzīgas, un es domāju, ko tagad lai dara? Ārā bija karsts laiks, un tad es skatījos, ka ceļmalā ir grāvis, un tad es nolēmu, ka tās slāpes bija tik lielas, ka būs jāpadzirās grāvī ūdens. Tas bija kā tāds atveldzējums tālajam ceļam vēl uz priekšu. Bet ieskatīsimies tad arī šajā stāstā. Protams, stāsts mums visiem ir zināms, bet es domāju, ka katrs Bībeles pants, lasot pēc kāda laiciņa, mēs tur varam atrast kaut ko jaunu, kaut ko atkal pamācošu, iedrošinošu un brīdinošu. Tur no 1. panta, 4. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā, tur teikts, kad kungs dabūja zināt, kad farizeji bija dzirdējuši, ka Jēzus savācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis. Lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi. Tad viņš atstāja Jūdeju un devās atkal uz Galileju. Bet viņam bija jāiet caur Samariju, tad viņš nonāk vienā Samarijas pilsētā vārdā Zihara, netālu no tīruma, ko Jēkabs bija devis saviem dēlam Jāzepam. Mēs redzam, kad Jēzus dodas prom no šīs iepriekšējās kalpošanas vietas saistībā ar to, kad viņš dzirdēja, kad farizēji it kā stāstot, ka Jēzus mācekļiem kristījot vairāk cilvēkus. Es nolastu tādu Jēzus tādu rūpes, lai viņa darbs neciestu,
varbūt tas bija saistībā ar to, lai Jāņa kristītāja mācekļi nejustos varbūt mazāk vērtīgi vai nerustos kaut kādu greizsirdību. Un viņš nolēma doties citā vietā. Un tāpēc viņš no šīs vietas dodas projām. Un šis ceļš, ejot atpakaļ uz Galileju, ved cauri Samarijai. Un tā viņš ir nonācis pie šīs akas. Un mēs redzam, ka Jēzus bija, tur bija teikts, tur bija Jēkaba aka, Jēzus no ceļa piekusis apsēdās turpat pie akas, un tas bija ap 6. stundu. Varētu teikt, Jēzus bija mūsu cilvēces pārstāvis, viņš bija uzņēmies visas cilvēces sāpes, nastas, viņš cieta tāpat kā mēs, viņš jūt izsalkumu kā mēs, jūt slāpes. Un arī šajā brīdī viņš bija atkarīgs vienkārši no kādas žēlastības, ko parādīs kādas sveštautieti. Man arī liekas tāda pazīstama sajūta, ka arī mēs šodien jūtamies varbūt tādi noguruši no šīs straujā dzīves ritējuma, straujā laikmeta, kur mēs esam izslāpuši un noguruši. Man liekas, pat citreiz pat bērni sūdzas, ka viņi ir noguruši no savām skolas mācībām, no visiem pienākumiem. Un ka arī mums vajadzētu drusciņi apsēsties pie Jēkaba akas, lai atveldzētos ar šo dzīvības ūdeni, ko Jēzus piedāvā. Un tur teikts ir 7. 9. pantā, te kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt, un Jēzus viņai saka, dod man dzert, jo viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad samarieti viņam saka, kā tu, jūds būdams, prasi dzert no manis samarietes, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Es nezinu, kā šī sieva no šī samarieta, kā viņa nāca, kā sakrita tieši šis brīdis, kad Jēzus ir pie akas un kad viņa nāk pie akas. Vai tas bija tāds svētā gara pamudinājums tieši šī sievietei, tieši iet tajā brīdī, vai arī pats Jēzus zināja, ka tur ir kāda persona, kam ir vajadzība, kad īpaši vajadzība, īpaši stiprinājums ir vajadzīgs. Un lūk, notiek šī satikšanās, un mācekļi ir devušies projām uz pilsētu iepirkt pārtiku, viņi ir nogājuši labu ceļa gabalu, viņi ir izsalkuši, izslāpuši, un Jēzus apsēžās viens pats pie šīs akas. Un man liekas arī, varbūt savā veidā ir labi, ka viņš ir viens, jo te ir teikts, ka samarieši ar jūdiem nesagājās. Var teikt, samariešiem starp jūdiem, kā mēs zinām, bija dziļš naids vienam pret otru. Mācekļu skatījumā nopirkt vajadzīgos produktus, tas bija tā kā pieļaujams, bet parādīt kādu žēlastību vai kaut kādu mīlestību pret samariešiem, tas bija pāri par viņu paradumiem, kāds valdīja jūdu vidū. Un ja mēs tā padomājam, kā mācekļi izturējās, kad pie Jēzus nāca šīs mātes ar bērniem, ka viņi dzina projām, lai viņi netraucējot mācītāju. Un Jēzum bija pat jāprāja mācekļi. Laidiet bērniņus pie maniem, neliedziet tiem, jo tādiem pieder debesu valstība. Un arī šī brīdī, man liekas, kad tieši netraucēta saruna Jēzum ar vienu pašu šo samariešu sievu. Arī liekas tā arī interesanti, ka šī sieva nekad nav nosaukta vārdā. Mēs vienkārši viņu saucam par samariešu sievu. Varbūt arī tas bija tāds savā veidā, tas varbūt pat daudz būtu mācekļiem, ka pieminēt viņas vārdu. Un Jēzus šeit jau sāka nojaukt šīs barjeras, šos aizspriedumus starp šīm dažādām tautām, ko jūdi bija pārpratuši. Viņi tomēr bija kā gaismas nesēji, bet šī patiesība nepiederēja tikai viņiem. Arī šeit nebija farizēji, kas noteikti iebilstu, kad Jēzus runā ar sievieti, tādu zemes kārtas sievieti, kas ir ļoti samaitāta un pat no svešas tautas. Kaut gan samarieši gluži nebija pilnīgi sveši jūdiem. Ja skatāmies vēsturiski, tad viņi bija cēlušies Asīrijas uzbrukuma laikā, kad jūdu tauta tika aizvest gūstā, tad kaut kāda daļa palika dzīvot savā zemē, un kaut kādas citas tautas tika atvestas
pie jūdiem, un viņi, sajaucoties šīm dažādām tautām, veidojās arī šie samarieši. Viņi paņēma daļu ticības, viņiem bija 5 Mūzes grāmatas, pēc tām viņi dzīvoja, viņi arī paņēma pagānismu. Tā arī viņiem bija šī atšķirība starp jūdiem, un tāpēc jūdi viņus ļoti neieredzēja. Bet runājot par šo viesmīlību parādīt, kad Jēzus lūdz šai sievai, dod man lūdzu padzerties, un kad šī sieviete brīnījās, kā tu jūdzi būdams prasa to no manis, austrumos jau šī viesmīlības parādīšana, tas bija liels gods, ja tu kādam vari parādīt viesmīlību, ka tu viņu var uzaicināt, tu viņu var pacienāt, un kur nu vēl vairāk, ja tu viņam varētu pasniegt kausu ar augstu ūdeni, padzerties. Ir teikts, ka pat kāds ceļotājs varētu mainīt pat savu maršruta virzienu, ja viņš zinātu, ka viņam pa ceļam būs iespēja kādam parādīt viesmīlību. Tāda bija viņam šī vēlēšanās palīdzēt. Bet, protams, šajā gadījumā bija šie aizspriedumi. Un 10. pantā Jēzus viņai atbildēja: ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Jēzus redz šīs sievietes sirds stāvokli, un viņš mēģina laust kaut kādus aizspriedumus, viņš mēģina pāriet, no šī fiziskā ūdens pie garīgā ūdens. Un viņš viņai piedāvā, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, ja tu aptvertu, kas ir Dieva dāvana, ja tu aptvertu, ar ko tu vispār sarunājies, ja šī sieva pat neaptver, ka viņas sarunājas ar pasaules radītāju, kas ir veidojis cilvēku, pazīst cilvēces sāpes, ciešanas, gan garīgās, gan fiziskās, un ka viņš arī spēj tās risināt. Ja mēs šodien spētu aptvert, cik tuvu var būt mums debesis, man liekas, ka mums arī būtu lielāka cerība un lielāka drosme. Varbūt mēs to esam pārāk tā tālu nolikuši kaut kur nākotnē, kaut kur citiem, bet ne mums. Ja tu zinātu par Dieva dāvanu, kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Jo skan arī tāds reizē arī tika apsolījums. Ja tu būtu lūgusi, viņš tev dotu dzīvo ūdeni. Tā arī šis apsolījums arī mums šodien. Un sieviete viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Es iztēlojos, ka šajā akā nebija tāds ūdens uzvilkšanas mehānisms, kā mēs esam pieraduši pār akas grodu, bet katrs nāca ar savu smeļamo trauku, un tur viņiem bija līdzi savu virve. Un, ja tā aka bija 30 metri, tad diezgan padziļa tā celšana uz augšu. Un piesmeļot, šis cilvēks gāja atkal projām. Un sieva vēl aizvien domāja, ka Jēzus runā par parasto akas ūdeni. Un šī frāze dod man, ka dotu dzīvu ūdeni, var teikt, austrumos tas bija kā, tāds parasts ūdens apzīmējums. Var teikt, viss bija sauss, un katrs ūdens malks bija ļoti vērtīgs katram, kam tas bija vajadzīgs. Un 13. pantā Jēzus saka, Jēzus atbildēja viņam, ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Viņš viņas domas mēģina pievērst citam ūdenim. Jo šis akas ūdens ir domāts fiziskām vajadzībām, remdēt fizisko izsalkumu. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvei. Jēzus vēlas norādīt citu ūdeni. Var teikt, dzerot Kristus dotu ūdeni, varētu teikt, pieņemot viņa upuri par mūsu grēkiem,
Un tādu ūdeni dzerot mums vairs neslāps. Nevis, ka mums vairs negribētu vairs nekad uzņemt Dievu vārdu, bet ka mēs būtu nobaudījuši šo dievišķo žēlastības vēsti, ka mēs to spētu aptvert, kas tas ir Dieva dāvana, kas tas ir mūžīgā dzīvība, tad mēs neko citu nevēlētos. Tad tas viss liktos mums, kā mēs dzirdējām no Pāvila vēstuliem, tas viss būtu kā nekas, kā mēsli. Kā Dāvida dziesmā ir teikts, Dāvida dziesmā 42. nodaļā, 2. pantā, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā viņš brēc pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva. Un šis iespējas, ja mēs būtu dzēruši, ja mēs dzeram no šī dzīvības ūdens, šis iespējas, kā teikts, kļūs viņā par ūdens avotu, kas ved mūžīgai dzīvei. Šis iespējas būs ar tādu progresējošu ietekmi uz visu apkārtni, ar ko mēs saskarsimies. Mūsu dzīve, mūsu darbi, mūsu rīcība, mūsu domas būs paceļošas un citiem par svētību. Tas būs tā kā avots, kas izverd mūžīgai dzīvei. Arī, man liekas, būtu tāds labs mūsu dzīves apraksts. Mūsu dzīve ir kā ūdens avots, kas ved mūžīgai dzīvei. Man liekas, būtu laba devīze. Šī sieva, varbūt, ka sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp. Viņa varbūt nojaut kaut ko neparastu šajā piedāvājumā, kaut kādu svinīgu vēsti. Varbūt viņa to līdz galam nespēja vēl aptvert. Bet viņa arī reizē pievēršās, cik labi būtu arī nenākt pēc šī ūdens. Tomēr tāls gabals ir jānāk. Un tad Jēzus viņai saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra. Jo 5 vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Jēzus lasīja viņas dzīvi, redz sievietes centienus atrast laimi, piepildījumu, var teikt, dzerot no šīs pasaules akām. Arī vēlos izlasīt arī Jeremijas grāmatā. Jeremijas grāmatā 2. nodaļā, kur daudz cilvēku arī šodien izturās līdzīgi. Jeremijas 2. grāmata, 2. nodaļa, 13. pants. Jo mana tauta ir atļāvusies divkārtēju grēku, tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas, caurumainas akas, kas nepatur sevī ūdeni. Teikt, ja mēs meklējam kaut kādu piepildījumu citur, bez Dieva, tad Dieva vārds mums to saka, tās ir caurumainas akas, kas nepaturēs sevi ūdeni. Mēs ilgi tur nespēsim veldzēties. Tas mums izrādīsies dzīvībai bīstami. Ja viņi redz šīs 5, Jēzus redzēja šīs 5 attiecības laulībā, kuras kādu tādu viņas dzīves piepildījumu nav devušas. Tās visas bija izjukušas. Un 6. attiecības ir bez laulības solījumu. Varētu teikt, kā mūsdienās mēdz sacīt, bez papīru smērēšanas. Jo nekas jau tur labāks nebūs. Bet Jēzus, mēs redzam, šajā brīdī viņš ir ļoti taktisks. Viņš neuzbrūk, viņš nepārmet viņas nepareizās dzīves izvēles. Bet viņš piedāvā pasaukt vīru. Viņš saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp. Liekas, kāpēc viņš tā dara, ja viņš jau zina viņas dzīvi? Viņš ļauj sievietei pašai atzīt savas dzīves, varbūt nepareizās izvēles. Un pašai saskatīt, kurā punktā viņa atrodas, lai viņa sajustu kaut kādu vajadzību pēc kaut kā labāka. Lai arī cik šī sieva bija zemu, Dievs vēlas un viņš piedāvā atkal sakārtot attiecības ar viņu un arī ar apkārtējiem cilvēkiem.
Un šajā brīdī arī, tad, kad viņš pateica, ka viņai ir 5 vīri bijuši, kad 6, ka tas nav viņas tagadējais vīrs, viņš arī atklāja, ka viņš nav vienkārši ebrejs, vienkārši ceļinieks, kas ir izslāpis. Viņš bija izslāpis, bet viņš arī bija kaut kas vairāk. Viņš redzēja viņas katras asaras, nopūtas, visas vilšanās un visas zaudētās cerības, kādas viņa bija piedzīvojusi savā dzīvē. Varbūt arī viņa bija pat izstumta no savas sabiedrības dēļ savām izvēlēm. Es domāju, ka arī mēs varbūt katrs citreiz jūtamies nesaprasti, atstumti, varbūt kādas ilgas nav piepildījušās, un mēs ilgojamies pēc kāda, kas mums kaut ko izskaidrotu. Un Malhijas grāmatā 3.16 arī ir teikts, Malhijas 3.16. Bet dievbijīgie savā starpā tā mierina cits citu, tas kungs visu dzird un ievēro, un viņa priekšā ir atcerēja saraksts tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņa vārdu. Arī mūsu dzīves Dieva priekšā ir kā atvērtas grāmatas, kad Dievs redz katru mūsu dzīves lapusi. Viss viņa priekšā ir piefiksēts, un arī mēs ar visām savām nastām un vajadzībām varam droši iet pie viņa un saņemt šo palīdzību. Jā, kad mums kāds pastāstītu mūsu pagātni, mēs būtu izbrīnīti. Arī šī sieviete bija pārsteigta, un viņa atzina, ka šī persona ir kas īpašs. Viņa Jēzu nodēvēja par pravieti. Arī Kristus kalpošanā savā zemē bieži cilvēki Jēzus uzskatīja par pravieti, par kādu skolotāju. Un tikai daži uzdrošinājās atzīt, ka viņš ir Dieva svētais. Tas nenācās viegli cilvēkiem. Un tad arī tā interesanti sieviete pārmaina savu sarunas tēmu. Jā, varbūt viņa sajūta savas dzīves, to nērtās dzīves, tos aspektus pārskatu, kad šis svešais pravietis, ko norādīja viņas dzīvē. Un, lai novērstu uzmanību, viņa saka, mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzāleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsit nec šinī kalnā, nec Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Jā, lai novērstu šo uzmanību, viņi mēģina pievērsties šādiem strīdīgiem reliģiskiem nesaprašanām, kas bija jūdiem starp samariešiem. Jā, es jau sākumā biju pieskāries, kad samarieši arī bija kaut kāda daļiņa, viņi bija kaut kādu daļu pieņēmuši no šīs jūdu ticības. Viņiem bija 5 mūzes grāmatas, viņi svinēja pasās svētkus, viņi ievēroja zabatu. Un pārējās daļas viņi bija atmetuši. Viņiem arī bija tomēr šī elgadievība ir ienākus klāt. Bet tomēr mēs redzam, ka viņa gaidīja kādu glābēju. Un tad Jēzus mēģināja arī skaidrot, kad nav tālu laiks, kad nebūs vairs nozīme, kurā kalnā tiks pielūgts Dievs. Garicima kalnā vai pie jūdiem, Jeruzālemē. Un ka šīm formām, lai kādas tās būtu, ka tam nav nozīme, jo tas neizmaina sirdi. Jēzus saka, Dievs ir gars, un kas viņam pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā, ne jau formāli. Dāvids savās dziesmās izsaucās upurus. Upurus tu negribi, bet satriektu sirdi tu nenoraidīsi. Un sirds reliģijai jābūt, esi man grēciniekam žēlīgs. Tādu Dievs meklē. Protams, Jēzus arī izskaidroja, ka pestītājiem jānāk ir no jūdiem.
Tas viss tika darīts, lai laustu šīs sievietes arī aizspriedumus. Tālāk sacīts, sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, tā saucamam Kristum. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Arī Mūzes grāmatā bija rakstīts, ka Dievs iecelis tev pravieti no tavu vidus, to klausiet. Un tāpēc arī varbūt viņi arī atsaucās šim piedāvājumam. Mēs redzam, ka viņi tomēr bija gaidījusi, domājusi par glābēju nākšanu, un arī tāpēc varbūt viņi arī sastapa viņu pie šīs akas. Un tālāk ir teikts, Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Un šādus vārdus Jēzus pat nekad neteica pat savai tautas pārstāvjiem, jo viņam tūlīt bija milzīga pretestība. Mēs zinām šo stāstu, kur Jēzus dievnamā lasīja, piecēlies lasīja Jesajas grāmatu par gaismu pagāniem, kad viņš ir nācis atspirdzināt salauztas sirdis un iepriecināt visus noškumušos. Un, kad viņš beidz lasīt šo rakstu daļu, viņš aizvērs grāmatu, teica, ka šodien šis raksts ir piepildījies. Un viss bija pagriezušies pret viņu, un beigās šis notikums izvērtās ar to, ka viņi gribēja viņu nogrūst no kalna zemē. Kāda bija viņas tautas attieksme. Liekas, cik pārsteidzīgi, ka tauta, kam bija dota šī dievatziņa, tik nežēlīgi izturējās pret šo gaismu. Un atkal reizē, kur šī sieviete dzīvoja tādā pagānisma tumsā, tikai nedaudz pieskaroties šiem patiesības mirkļiem, cik viņa atklāti pieņem šo Jēzu kā Mesiju. Jā, un klausoties Kristus šos vārdus, šos skaidrojumus, domāju, ka viņi neko labāk nebija piedzīvojusi. Viņi tiešām baudīja šo dzīvības ūdeni, par ko Jēzus runāja. Viņi arī to pieņēma. Kad Kristus skaidro patiesības vārdu izslāpušai dvēselē, tad mācekļi kādā savā sarunā izsaucās, vai mūsos sirds nedega Kristuma rakstus izskaidrojot. Kad mēs spējam aptvert to patiesības būtību, to, cik daudz Dievs ir mūsu labā darījis, ka tas viss saskan ar rakstiem, ka viens rakstvietiņi papildina otru, vai mūsos tad sirds nedeg. Mēs redzam arī tālāk, kad šī brīdī nāca mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievieti. Tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Jā, mācekļiem tas bija pārsteigums, kad Jēzus runāja ar šādu sievieti. Protams, viņi neiebilda, jo viņi zināja, ka Jēzus zina labāk, kā darīt. Bet tas viņam bija ļoti grūti pieņemams. Un tālāk teikts, tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudiem, nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tas tikai nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Kad mēs esam kaut ko labu atraduši, vai mums nav vēlēšanās ar kādu padalīties? Noteikti, kad ir. Tā arī šai sievai, viņa bija dzērusi no šī dzīvības avota, un tūlīt šis ūdens izverda kā avots uz mūžīgo dzīvību. Viņi tūlīt vēlējās dalīties ar saviem ļaudīm, ar saviem tautiešiem. Mēs lasām tālāk, kad tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Uz sievas ticības pamata viņa nāca, lai klausītos, ko šī sieviete ir jaunu uzzinājusi. Tuvākais avots, kur es zinu, man liekas, ir aiz Balgales, kur viņš tiešām tā zemē, tur tāds iedobums, kur viņš tā diezgan pamatīgi tā virst, varbūt laucienieki varbūt zina to vietu. Tas saucās Svēta avots. Mēs redzam, ka šis avots nevar palikt vienā vietā. Viņš plūst pāri pa malām, uz visām pusēm aiziet, ja šis strautiņi. Tā arī patiesi atgriezts cilvēks meklēs, kam pasniegt šo prieka vēsti.
Viņai pat vairs nebija svarīgi šis ūdens trauks, to viņa pameta, lai tikai padalītos ar citiem ar šo jaunatklāto patiesību. Un kamēr šī sieva ir devusies prom uz šo pilsētu, tad mācekļi Jēzum saka: Rabi, ēd, bet viņš tiem sacīja: man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja citam: vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņam saka: mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtījis, un pabeigt viņa darbu. Jēzus mīlestība pret bojā gājošiem ļaudīm bija tik liela, kad viņam šīs fiziskās vajadzības bija mazsvarīgas. Ēdiens un šīs slāpes pagaidīs, kad tikai varētu kādam lauzt šo dzīvības maizi vai dzīvības ūdeni. Un kādam, kas arī to vērtē. Tā bija viņa misija, viņa būtība. Un tas iepriecina visas debesis. Un tas arī, man liekas, arī tā atklājās Dieva raksturs. Tieši pret tam, kādu Sātans apsūdzēja, kāds ir Dievs, kas dzīvo tikai sev un pieprasa no saviem radījumiem tikai paklausību. Šeit atklājās Dieva nesautīgā rīcība, ka viņam nebija svarīgāka lieta par to, lai palīdzētu šai sievietei, lai viņai izskaidrotu šo patiesību. Šis izsalkums bija mazsvarīgs. Es vakar paņēmu Tomas no skolas, un viņš nebija ēdis pusdienas. Mēs vēl devāmies vēl uz kādu vietu, mums bija jāizbrauc, un mēs tikai uz mājām ap 4 braucām. Viņš bija ļoti izsalcis, un pa ceļam viņš paprasīja, vai varētu viņam nopirkt kādu picu. Un sākumā viņš solīja, ka viņš man piešķirs šo 2 gabaliņus. Bet šis izsalkums bija tik liels, ka beigās viņš teica, ka viņš man piešķirs šo 1 gabaliņu. Tas rāda, es negribu neko teikt sliktu par viņa rīcību, tas rāda, cik cilvēkam tomēr šis ēdiens ir svarīgs. Un Jēzus, es viņam teicu pēc tam, tu redzi, kā Jēzus varēja atlikt šo ēdienu maliņā, lai tikai palīdzētu cilvēkam. Arī mums ir tāda iespēja no šī piemēra aizdomāties, cik mēs daudz esam gatavi upurēt, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, lai ieinteresētos par viņiem, lai tērētu laiku dēļ viņiem, kaut ko upurējot sev. Tas mums ir tāds atgādinājums arī. Un kamēr šī sieva stāsta pilsētas iedzīvotājiem par Jēzu, Jēzus jau redz, kā nobriest šie kūlīši viens pēc otra. Tur ir teikts 35. pantā: vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvei, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur 2 dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ un sacīja sievai: nu, mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs. Jā, sieva bija kā šis ūdens avots, kas atkal izvirda šo labo ietekmi uz savus tautas pārstāvjiem. Var teikt, Kristus iesēja šo sēklu viņa sirdī, un viņš šo sēklu atkal iesēja pārējiem. Teikt, viens ticīgs cilvēks spēja ietekmēt arī citus kļūt ticīgus. Un šajā arī darbā katrs ir svarīgs, gan sējējs, gan pļāvējs, bet tomēr visu audzina Dievs. Un šie samarieši nāca klausīties uz Jēzus liecības pamata. Un, viņam šī saruna pie akas bija par maz, viņi lūdza viņu nākt vēl uz pilsētu, un Jēzus palika 2 dienas.
Un arī liekas interesanti, ka 2 dienās var atgriezties daudz cilvēki. Mēs reizē organizējam kādus evaņģelizācijas pasākumus, un Bībeles stundas mums ir varbūt kādi 2 mēneši kaut kur iet. Un šeit mēs redzam, ka 2 dienās daudz vairāk kļūt ticīgi. Liekas abrīnojami. Viņi izsaucās, viņi paši piedzīvoja, ka nevis uz sievas pamata viņi tagad tic, ka viņi paši ir pārliecinājušies, ka Jēzus ir pasaules pestītājs. Reiz tā pārdomāju savu dzīvi. Jā, es esmu audzis kristīgā ģimenē, draudzē, un dzirdēju visapkārt runājam par Dievu lietām no Mūzes grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai. Un tad ir brīdis, kad tu pats personīgi gūsti pārliecību, ka Dievs tevi dzird, uzklaus tavas lūgšanas, atbild, piedod, glābj, arī brīdina. Un tad tev jāizsaucās līdzīgi kā viņiem. Šis tiešām ir mans pestītājs, ka viņš tiešām ir mans pasaules glābējs. Un es vēlos arī nobeigt ar Jesejas grāmatas 55. nodaļā teiktiem vārdiem. Jesejas 55. Ir teikts no 1 līdz 3. Visi izslāpušie, nāciet pie ūdens, un kam nav naudas, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet, pērciet maizi bez maksas, par velti arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedara uzturam? Klausieties, klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēsele atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis, uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēsele. Skan šis aicinājums. Nāciet, kam slāpst, kas ir izsalcis, kam ir kādas vajadzības. Mēs ar visām šīm lietām varam nākt pie Kristus, pie šī dzīvā ūdens avota. Un ja mēs saprastu, ja mēs ticētu, ar ko mēs runājam, kam mēs lūdzam, kam mēs kalpojam, tad mēs viņam lūgtu, lai viņš mums dod dzīvo ūdeni. Mums atliek tikai dzert no šī dzīvības ūdens, lai Dievs mums palīdz uz to. Āmen. Mīļais Tēvs debesīs, mēs nākam tā priekšā pateicību par Tavu lielo žēlastību, mīlestību, ka Tu esi nācis šo pasauli un ka Tu esi meklējis katru pazudušo grēcinieku, katru nelaimīgo, katru, kam ir kādas vajadzības, un ka Tu steidzies mūs meklēt un pieņemt mūs atkal. Piedod, kur esam arī kļūdījušies, maldījušies, kur mēs esam savās dzīvēs varbūt nepareizas izvēles izdarījuši, bet Tu vari visu vērst par labu, lai Tavu patiesību, lai tas ir kā dzīvības ūdens katram no mums, un ka mēs ar to piepildītu varētu būt kā šie dzīvie ūdens avoti, kas varam atkal nest šo vēsti un šo evaņģēliju arī daudziem citiem, kas Tevi vēl nepazīst. Svētī mūs šī dienā, visā turpmākajā dzīves gājumā, lai mēs visreiz būtu Tavā mūžībā, Tavā valstībā. Tavu nopelnu dēļ, ka mēs būtu izglābto pulciņā. Noliekam visas lietas Tavās rokās. Tu lūdzos par visu pateicos. Jēzus vārdā. Amen. Amen.